Tad, kad mēs esam norenderējuši un mums ir sanākusi šādas ļoti skaista bildīte, mēs viņu kaut kur saglabājam. Saglabājam viņu JPG formātā. Un, lai mēs viņu uznestu virsū uz lapas, aizējam uz mūsu layout būkiem. Šeit mums ir tātad būvniecības plāns. Tādā pat veidā jūs izveidosiet mēbeļu plānu, un tie, kas vēlās, var arī izveidot elektroinstalācijas un, piemēram, zonu plānu. Lai mēs iegūtu šo te bildi iekšā, mēs izveidojam jaunu lapu un nosaucam šo lapu pa vizualizācijām. Izveidojam un pārmainam pašu lapu, kas ir mūsu projekta lapa, kur šeit jums atradīsies jūsu izveidotais rakstlokums. Lai ienestu iekšā bildi, ejam caur File, External Content, Place External Drawing un atrodam mūsu vizualizāciju. Ienesam viņu iekšā.